Es biju viena no tām deputātēm, kas raidīja signālu un iebildu pret Brēmaņa un Rosļikova klātbūtni ētikas komisijā par čukčām. Čukčas cīnījās ar Krievu koloniālistiem gandrīz 4 gadsimtus. PSRS laikā, lai atrieptos šai varonīgajai ziemeļu tautai par viņu varonīgo pretošanos pret Krievu imperialismu un genocīdu, padomju KGB izgudroja, ka jāpalaiž anekdotes, jādemoralizē šī skaistā tauta visas internacionālās PSRS acīs, un tāpēc tika intensīvi izplatīts šīs anekdotes par to, cik šī skaistā tauta ir stulba, neizglītota, deģenerēta. Diemžēl šai PSRS tradīcijai joprojām ir mantinieki. Jo, piemēram, Rudolfs Brēmanis, kopš es sāku savu kampaņu, runā latviski, mani sociālos nedēvē savādāk kā par jakutieti. Varat tagad pasaukt Langas kundzi, ja es gribat noklausīties to anekdotu līdz galām.